Hey, hey, ich bin Elvis, ich fahre mit dem Fahrrad. Tikko redzēju, kā jūs nosēžaties. Arī uzfilmēju. Un gaidu, kad man dos ziņu, kad var braukt jums pakaļ, kad jūs būsiet īstajā vietā. Ieradīsieties savā galamērķī. Mamā! Virzieties uz dienvidiem. Čau! Čau, Rev! Nosēs superīgi. Nu, kā bija? Nocēšanās bija kā bija, bišķiņ auss aizkrīt, projām nāk vaļā pa slāņiem pamazām tā. Vien ciet, vien vaļā. Nu, bet mīziens bija, ne? Mazliet bija sākumā tā, ka jau pacēlās, tad jau bišķi tā nomierinājos. Tad jau tā varēja tā vēsāk uzelpot. Nepazīst nemaz, jūs visi tikas dažādi. Pagaidi večā. Tu man nosauci. Nē, man nav kupēji. Sveicināti! Pirmo reizi redzu. Es tev ar tev pirmo reizi. Jā? Mums ir pieņēmts, tā, ka šitā ir Līvāna mājas, Līvāna mājā, tur mans dārs ir, jā. Pēc tev kājām iet iekšā? Nē, ārā. Tur jāapģērbjās. Es domāju, ka tagad jāiet istabā. Nē, ārā tikai. Taču mans gārds ir. Tur rūkrāt, bet pamāto viņa. O, ne augstu nav jākā. Nē, nu ko, tas ir speciāli priekš jau tevs. Nu kā, tā es tev nikā. Tā, čemodāns, neģerbiet kurpes nost. Tā, Elvis būs pie Markuta. Tā, šita tev būs no Latvijas, no Liepājas. Zai, bišķi tādu smagumu bēst. Jā. Hašiš iekšā vai marihuāna? Jā, ir tā. Ar marihuānu, mācīt. Prieks tev mīlu viņu. Jā, dakterī, tev cakot šitās prasa seksu gribi. Nevoju. Tu šeit teici, nevajag, bet es tomēr divus paņēmu. Kāda mākā? Es tomēr paņēmu. Tā, šeit, Pēteri, tā ļoti daudz melnais humors. Tu neesi atbrauc šeit dievlūk, jā, un viss ir kārtībā. Kas kompānija? Neviens. Aha, burvīgi, man tikai prieks par to ir. Tā. Turistu grupai jauno bildi ielikt, to debošo lidmašīnu. Mēs jau nezinām, vai jūs vispār nolaidīs. Es esam tagad jau ielikt savlaicīgi debošo lidmašīnu. Nu, mazums kā. Es nezinu, kā labi. Es nezinu, cik tas ir. Jā, un vispirms, dārgā, vispirms mēs samaisam kafiju, jā, un pēc tam... Jēziņ, kāds padarīšu. Jo, ja tu tagad ielies pirma, tu visu istabu nolies tajā to kafiju. Tev nav apkopējums. Nu, redz, šitais braukā apkārt, tad viņam meitenes, tad ir vecāki, tad viņam visādi iemesli, tikai ne jau mājas tīrī. Un šitiem mēs neviens, ka neiedomāsies, kur izņemt naudu. Mēs dosimies pa kreisi. Berlīna bija sadalīta Krievijas puses un Amerikas puses. Un tas simbolizē Berlīnas apvienošanās, brīvība. Brīvība. Bija viss jāmācās nāc, ne? Viņš ir vienīgais, kas var atvērt laķīt. Jā? Jā, vienīgais. Un kas tagad vērs vaļā šito? Kolēģis. Ko jūs gribat? Fantu, kolu? Es? Fantu. Fantu? Kolu. Tas arī. Galvenais neskaties uz sensors, ja apstāsies. Es jau viņu paņēmu pakaļ nost. Vai tā, bet viņš ir Pie durīm? vecs, bet kluss. O, neskaties kāds tu. Ja pateic, cik viņš pateic? Caurules. Nu tās caurules. Tā, Tā es vadāju turistu.
Ej, pa labu būs papildus, pa labu. Tāds minimalisms, bet tas ir krāsa ar to zeltu. Viņš tā ļoti forši izskatās. Tā kā arī saulrietis, tad ļoti skaists vienējās ar šāds mākā. Vienkārši. Tā. Bet atcerieties vienu, ka pulkstens 10:30 Berlīna tiek slēgta. Neviens cilvēks vairs nebūs. Nevien. Visi ir gulēt, no rīta darba jāiet. Tās ir tās saucamās klusās oāzītes, kas ir parasti pie mājas ir nomierināties. Redzi, kas ir viena? Ne? Sieviete. Man tā vismaz māsa teica. Nu, varbūt, jā. Bet viņiem jau kaut kur jābūt. Labrīt, Berlīna. Sākās otrā diena. Un mēs dodamies tālāk ceļojumā pa Berlīni. Te komunistiskā Roza Luksemburga ieliks iekšā. Varbūt es kaut ko dzirdēju, man šaubos. Un tagad tie jau, kas zina vakardienas stāstu, kāpēc šeit ir divi tilti. Jā, var patīrīt tagad to pašu fenomenu apakšu. Un tad, kad mēs uziesim augšā, tad es jums jau pastāstīšu, kāpēc šeit ir divi tilti. Mēs jau zinām. Jā, tie, kas bija Un redzi, tā šļūties, kas iznāk ārā un viss tas parks tiek laistīts. Redziet, par abām pusēm. Tur ir pa maksu? Jā, tur jāmaksā, lai pāri ir tilta. Uzminēju. Bet Nelija jau nezina, kas tur iekšā ir. Kāpēc jau nevar uzminēt? Rodās. Jā, tur ir jānopērk tev biļets ir, jā, lai pāri tam tiltam pāri. Šeit ir bez maksas, tāpēc ir divi vienādi identiski tilti. Tajā pusē visas ir zooloģiskais dārzs. Dosti? Jā, protams, tur... Purim toko. Jā. Ēsim tālāk, jūs redzēsiet labāk strausu. Tā kā it kā mēs jau būtu tur Jā, uzgājuši. jā. Lūdzu. Un tad varēsiet stāstīt radiem, jā. Jūs pašā centrā. Ir. Nu, redz, jau tagad jau ūdeni apslapinājis un drīz jau arī ģepsaties paši nost. Un teiksiet, jā, Jūriķis, tev atkal bija taisnība, mums ir pilnīgi pohuj. Viņi varbūt speciāli noģēt, lai es redzētu. Nē, te ir pilnīgi. Šitie jūs tā kā suni. Jā, kāpēc mēs viņu fonā nepaņēmām? Te ir nosēts, ka nevar kāju nosēt visiem sauļos. Jā, un te staigā viņā, plikiem pimpīšiem. Nav kur nosēt kāju Jā. vispār. Pa visu to parku viņi staigā. Tad ir tas treniņbrauc. Viņš jau vienmēr speciāli pa to parku brauc. Tagad tādas viņiem priekšā. Jā, vēl rādi. Viņi ieņem labākās vietas, tad drīz būs pie 1000. Kur? Aiziet apkārt, jā, kaut kā. Kaut kur apkārt, jā, tā variants. Malac! Kur ir? Mēs jau nepaskatījāmies. A, ko tad neskatījies? Pēc Mēs stāvēt vienā vietā. A, kāpēc? Neskatījies? Te var atvēsināties. Jā, vienmēr. Un nāsaka uzmanību. Un skaties cekrā, kur tā ēna ir. Visu laiku tu esi. Un tagad ejam ap jūs, skaties. Reku tu ej. Tā ēna. Ēna, jā? Pasniedz zaudz. 3 nedēļas atpakaļ bijām uz šo pasākumu. Cilvēki ir. Jā, un tas ir līdz Brandenburgas varotiem. Apmēram piedalās 1,5 miljonus. Te jūs varat apskatīties, kā tad tās Prūsija vispārējais ir iekarojuši, ja kā tās karalists ir veidojuši, kur karalists, ja kā viņas ir apvienojušas, viss vēsturiski redzams. Jā, kāds kādreiz izskatījies Reikstāgs, tagad, protams, Reikstāgs ir pārbūvēts. Kā viņš ir būvēts, jā, kurā gadā, kā tas ir viss izskatījies. Tam ir jāpieskatās klāt, es tā jau biju, izskatoties, jā.
Bez apstājas. Jā, paņem. Šājām treniņš labs paņem. Nāk rītā. Pirmā reize tāds skats dzīvē. Reik tā vienu kriens mēs nācām mūsu mājas. Taisni. Reik, kur tie divi ceļiem kā tur nepaskāpst. Jā. Un re, kur priekšā ir tas Reikstāgs ar to kupolu, tā valdības māja ir. Tur mēs Kupos pa kreisi. Jā. Tā pelēkā Jā. sala? Nē, pils, dzeltens. Jā, Reikstāgs, jā, Rekņologs parks turpinās. Pamājam visi kamerai. Tā jau mēs 2 dienas. Nu jau mēs esam sasnieguši galamērķi. Esam pārnei nokāpuši no lielās. Kas mēs tā ne, mēs nesam. Es domāju, ka mēs vēl visu, mēs nesam. Jā, pasies gan mozaīku, gan visu pārējo pastaigāju. Bet tas nav kā mozaīka īstenībā. Tās tik tiešām ar rokām ir taisītas. Ļoti sen. Ja Elis dzer, tad zini, ka tas ir labs. Jā, ja tur ir grādi, tad tas ir labs. Ja Elis nedzer, No tad... tev ir vajag. Dzertums ir. Jā. Saka, var dzert vai nevar dzert? Tur grādi. Sīrums tas kaut. Paskaties uz augšu, kas ir skaisti. 5,7 apinīgs. Te būs mums var esadzēt arī kaut kā. Tev nē. Tieši tev nē. Kirš sīrups ar citronu sūdu. Nē. Jā. Jau jāsaka, kas tas ir. Kā patērīts labs? Nu taisī matus. Ledu vajadzēja sabirt iekšā. Tā jau var ūdnest. Tas ir sīrupiņš. Jā, bija pirmā tūris cerkiņas. Viņš notiek, ko vakar visi, ne? Pēc pitas aizbrauc pusdienas laiku. Bļa, tā kvalitāte. Tā kvalitāte ar visu zūmus vienkārši pisķēs. Un rekur pāri ir tāds tilts. Un šitais viss teritorija, te būs kanclers uzņems visādas viesas, tas būs viņiem privātais dārs. Kanclers uzņem, ja tur visi pārbūvē priekš viesu uzņemšanu, jā. Tādā postā vietā. Jā, katrā Varbūt.
pati galvenā slimnīca, pat krutākā, pat krutākā Šeretē, kur arī Navaļņīs gulēja, vai ne, kad viņš bija sašpricēts, kad atvedēja lidmašīnā Navaļņi. Labāk nevar būt. Paskaties, apakšā notiek sēdi. Es aiztaisīju raizkļietas. Un tu bez neko nevari redzēt? Jā, Vai cilvēki? Viņš vēl virsū. Man sekretāri temperatūra restot ir sitāri manā trešā stāvā. Kā tev? Jā. Jā. Tagad jūs varat pabildēties. Esam gatavi? Jā. Čīs. Visi nofotografēts. Kur stundu? Tu jau neliekos iekšā, varbūt kaut kur varēs rotstāt Orange burgeru. Šokar, tu sapirti. Jā, es atradīšu šokar. Viņš šokar ir veikalu, jā? Mēs aizējām uz ebrēt vienības vietas. Veiksmi montēt. Tu Markus aiziet, tu neko redzēt. Šo to gaļu balonu fonā un mājas. Aizver muti! Kā pār? Ai, tu viņš dzirdēji, ka es teicu aiztais muti. Gaidījāt. Mēs neko negaidījām. Varētu vispār nenākt. Ejam. Ja tu būtu teikusi, mēs sēdējām un baudījām novakar, tad tā būtu taisnība. Negaidījāt. Nu tad... Tād. Tas, kas ātrāk apsēdīsies, tas ieņems labākās vietas. Paši domāju. Nu viss jau, es jau nepaspēju. Tā kā Man ir kā ir. Man kā ir tā ir. Mans agien? Ko viņi grib? Mantas ienest iekšu. Tu balkonu var iemest. Ai, Tas jau ir drēbes, var iemest iekšu Jā. balkonu. Tā līdz pirms, man vajadzētu tas tur pamanīt. Ej uz bioloģisko toleti. Zini, kur bioloģiskā toleti? Bioloģiskā tolete ir krūmos. Jā, bet kur? Bet kur to es... Tad es tev parādīšu. Nāču. Vai. Vakar kaut ko es salietoju. tur nu, bet... Redzi, ko es nopirku? Patlaidēju man jau pēc rāja, ka es pa dārs nopirku uz atlašu. Par 27 eiro uz atlaidēm. Bet zini, cik ērtas? Tā ir bērškas. Bet uzreiz laikam nevar zināt. Nezinu, kā tu? Nē, es gribēju redzēt, kur tur zem logiem. Nu, kur jau? Kādiem logiem? Dūls es uz zemes, nevis zem logiem. 14 eirišiem noķēra. Normāli. Kur viņi met kaut kur? Biezie latvieši atkal atbrauc tērēt naudu. Nu, šitā normāla kafija no termosīm, ja to saproju. Tas ir mans izgudrojums. Nu, arī, vismaz neatdziest. Tātad es uzdevu jautājumu. Visiem ņem ledu, tad ņem alkoholu un tad ņem
kaut ko pieliek, kaut kādu sulu vai šveps vai kaut ko. Cipra? Kā to visu apvienot vienā? Tā šodien izdomāju ūdens filtrus, ko liek, nu, tos diegu. Jā. Nu, izņēma ārā, beigās atrod gulu. Ja tur ko tomāts iet, un cik garš diegs, un vēl lētāk sanāk nekā diegrulli, pirks, filtrs. To es nezināju. Un filtrā. Jā, tā smuka tinās un nedam sev viņš ūdenī, cik nostāv nešķīst ārā. Kāpēc es nevaru tomātus iet? Mēs pielējam ko. Nu tad atkal uz pasēdēšanu. Uz tikšanos. Uz pasēdēšanu un uz tikšanos nākamreiz. Tas viss ir kopā. Viss jau līst. Tas nav mans telefons. Tas ūdens izturē. Jā, tad arī viņš sarunāts, ka tur kaut kas uzliks mūziku un viss būs. Īstenībā tur ar tiem kokiem redzēt, sēž tā tantu uz klavieru spēlē. Ārā. Pasūtījām muziku. Būtībā mēs gājām pa, aizgājām pa kumpalām pastaigāt. Es paņēmu jaku. Reku, man ir jaka, ļoti plaša Jack and Jones jaka, kumpalās atrad. Un Nelī paņēma čības, jā. Kumpalās? Viņa Berlīnas centrā, jā? Nē, nu tad jā. Kumpals arī te mums ir, nu tikai jūs neredzat to. Mēs aizgājām pa mazām ieleņām, tur tā klusām. Viņi nestaigā, nav tik daudz laika, lai staigāt. Nav daudz laiks, jums nauda, ne? Mēs atrodam. Mēs arī atkal no veikala atnāca. Jā, un katru dienāk. Tas, ka nebija mājās, aizgāja uz Tos pastu? jau pat nepaspēja. Nē, tas nākošie nāk. Jautājums tev, Elvīte. Kāpēc cilvēkiem jau ar gadiem patīk tur mazdārziņi rušināties pa zemī? Tāpēc, kad būtībā es pateikšu tā, ja no jaunības ir sievietes sapratusi, kas ir daba, kas ir dārs, ja viņi mīl zemi, ja viņi mīl dārzu, vai ne? Jā. Sieviete ar gadiem paliek gudrāka, vai ne? Arī. Rušinājoties par zemi. Un ne tikai, bet saprot, īpaši sievietēm, ja viņi paliek gudrāka, protams, vecam tu nepaliec gudrāka? Nē. Nē? Man ķeks jau nē? Vispār jā. Vai stāv vienkārši? Nē, jo vecāks cilvēks viņš atkal paliek pa bērnu. Pa bērnu paliek, jā. Nu jā. Īstenībā vienā ziņā jau jā, ja vecāks cilvēks jau var palikt pa bērnu, arī tu piedzimst bērns. Bet tad jautājums bija par to, kāpēc, kad cilvēks paliek vecāks, viņam patīk rušināties pa zemi. Izaudzēt kaut ko vajag? Kas? Izaudzēt. Neko nevajag, var nopirkt, jā. Nu kāpēc vienkārši cilvēkam? Pagaid, tu esi skatītājs, tu var aplaudēt tikai, jā. Te ir TV šovs, tas ir grūts jautājums. Kā tev atbildēt? Nu labi, tad es tagad paprātošu. Nu pa zemi. Viņš sāk rušināties. Ne tikai sievieti, jā, bet arī vīriešiem. Patīk mazdārziņi. Viņi rušināt. Ļoti vienkārši atbild. Viņi vienkārši jau sāk pierast pie zemes. Viņas tur apglabās. Tur patās, jā. Vienkārši sāk gatavoties. Jā, viņi sāk gatavoties. Tāpēc cilvēkiem jaunībā tev tas neinteresē, bet kad tu paliec vecāks, tu sāc kapelē, tu vienkārši sāc jau pierast pie tās zemīs. Rots jau sev pats. Tad, māma, ko mums darīt? Neko darīt? Ne jau kapšo tagad, jā, tas ir tāds melnais humors. Tu jau ļoti daudz nostūrīt. Man viens no priekšniekiem ir Neiģers. Markus, nezinu, kurienes atkal to bija padzirdējis, viņš man saka, tu zini, kāpēc Neiģeri melni? Es viņu skatos, kaut kāds joks atkal būs melnais. Kā jūs domājat, kāpēc Neiģeri melni? Ogļu raktuvēs strādā. Ogļu raktuvēs, labi, jūs atbilds? Nemaz gājās. Nelī? Kas pirmais nāk, tu saka? Kaut vai tā nav? Nu redz, Markus ļoti vienkārši elementārs. Viņi tik ieņem pa nakti. Nakts laikā, tumsā. Loģiski, atlika viņam tikai to pateikt. Es pie savu priekšnieku klātu, zinu, kāpēc es melns. Tev uztaisīju pa nakti. Trešā dienas augstnes mēs ejam tagad trešā dienas ceļojumā. Ejam, visi kopā ejam. Ejam. Un ejam. Sonntags bis Donnerstags jeweils ab 22 Uhr zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz Ja, šis jaunais. Senefelder Platz ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird. Jā, šobrīd es Vācijā.
Es arī nodarbošos ar spiegošanu. Es jūs filmēju. Es domāju, ka vairāk cilvēku reiz duram interesantajā vietā. Dazu gehören bekanntlich also nicht nur die Spionagezentralen. Tur mēs augšā būsim. Ar kājām tur jāiet, loģiski. Tu pa trepēm. Protams. 8000 soļi, ne, bet pakāpiens. Es tev uzņemu. Jā, es gribētu tikko teikt. Aplodnāt. Tas pats, ka lidmašīnā. Es nezinu, kā es man... Kur ir tosiņš? Es lidmašīnu pēc jāvienkārši, es gribu prām braukt mājās. Es jau tagad domāju. Nebrauc vispār mājās, paliec te pat tās uz īlu. Braušu vecais. Ko jāpareiz? Ejam visi kopā. Viens viet sāksies. Jā, bīdamies pirmā. Negribētu? Varētu? Varētu, man ļoti vēl būs, bet varētu. Par kino stūri. Jā. Ejam, Apnaimies, ko es mācīju. Liepājas grupa ir sapratusi zemes nozīmi. Pēcim nav divreiz jāsaka. Jā. Mēs ejam, bet vienkārši mēs pastaigājamies. Es šeit tā neesmu gājis. Mēs pa galveno iegājam, pa vīdu. Juriš pasūtīja tramvaju priekš mums, lai mēs aizbrauktu. Kur? Tagad uz kuģi, jā. Uz kuģi. Mēs gan rīdus. Vienīgais privātais tramvajs. Mašītai tramvajā ir kā speciāli tramvajs priekš mums. Prezidents. Berlīnē ap tukšu tramvaju braucam, mēs vienīgi esam tramvaju. Tāpēc, ka tas ir mums pasūtītais privātais. Jūs redzat, kā iznāca ārā uzreiz 5. Tā, pasēdēt iekāpā. Nu, apsēdās iekāpam, neko nedarām un sēžam. Jā. Apkat cilvēks. Jā, nesaka stāsts.
pārīt stundas, minūtes. Un mēs dodamies tālāk. Šeit, man liekas, es neesmu bijis nekas. Tas arī interesants lietas. Un tā ģimene ir pamodusies. Labrītiņā, Latvijas, Vācijas turistu grupā. Nekur pats vadītājs ir, jā. Labdien, jā. Mums joprojām laukā ir +44. Apkārt ir ļoti daudz mirušie cilvēki, ne? Ir ļoti liels karstums. Un starp citu, vakar mums pārlidoja pats Zeļenskijs, jo šodien vai tuvākās dienās notiks tas Mītings Aļaskā. Aļaskā var celkotās tu terorists Putins ar neteroristu Amerikas. Kāds tas prezidents var būt kaut kāds Trumps vai Tauvers vai net... Jā. Sveicināti! Ir priekšpēdējā diena, 4. diena. Mēs dodamies tālāk pretī kam? Tveicei un karstumam. Jā, tieši tā. Dodamies 36, ne? Cik tas šodien mums? 40. 40 grādi. Šodien 20,000 būs. I hope you are enjoying your vacation. I have vacation too, as you know. But it's not like vacation, it's like big work to go everywhere and make excursions. And there is my family and Jurich. Hi. Have a nice vacation. Šitais tāds mazs triks, ja laukā ir ļoti liels karstums. Mēs varam izmantot visādas veikals, caur kuriem virzīties. Jā! Zini ko? Māsa no brāļa neatšķirās. Galvenais klausies to dziesmu, tu jau zini, kurai jau. Ko tev tur? Kā tev vārdi? To tu jau zini, ne? Redz kādu pārpildīgu veikalu. Paskaties, kā šitos tie vīrieši atkal ir. Starp citu, jūs nekad neiedomāsies, šī vieta ir paredzēta apsēstos. Vai? Nu, bet, protams. Šūpuļi krēslā šūpojasi, mamā. Dari, cik labi dzīvo. Vajadzētu šitādi te dāčā. Redz, vīrīgi vajag kaut ko atkal, ja? Ideāli. Tu pēc laukā šausmīgi karsts. Tagad skatīsies filmu, tad tu par īstam visu izbaudīsi. Mēs šajā pretī jau neesam. Mācēt jau, kur vēl nevar. Sievieti, kad tu esi varējusi? Vai labais? Te tautieši redzot, kas ir divstāvīgais vilciens. Nu, pastāstiet, kā jums Berlīnē? Smuka, liela, plašām ielām, lielām celtnēm, ar daudz stiklotas mājas, dažādas. Nu, vispār forši. Ko? Vispār. To var pateikt, Pečka. Ideāli. Kas var būt labāks par šo? Kas tā pa mums? Šodien? Valsts paliek lieja. Pasardzības. Viņš tik zem lido. Es jau tā Liepājā izdarīju, braucu ar katamarānu un pieķēros Margā. Pēc tam atlaidu katamarānā, baigi interesantā bilde man sanāca. Vēl gaidi. Super! Laba! Tikai tagad tas ir sākums. 1905 mit Shakespeare sein Sommernachtstraum. Eigens für dieses Stück hatte Felix Mendelssohn Bartholdy die Musik komponiert. 1978 bis 1966 und war eine engagierte Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin in Deutschland. Paul Löbe genannt, der von 1875 bis 1967
neben Fußgängerbrücke unterteilt sich in zwei. Daher wird diese Ebene auch scherzhaft höhere Beamtenlaune, bevor wir als nächstes Grundwissen Die silberne Kugel ist dem Sputnik nachempfunden. Dort oben befindet sich das Restaurant Sphere, was sich auf einem Kreidel, Grillplätze, ein Kinderschwimmbad und ein Theater. Im Sommer wird hier am Ufer geschrumpft. Bauten der Museumsinsel stehen rechts. Im Vordergrund die alte Nationalgalerie, dahinter versteckt sich das neue Museum mit der berühmten Nofretete und hinter den Kastanien liegt noch das alte Museum. Bello che c'è, la birra in mano è reale nel cuore, e per le strade nessuno cammina, e perché stiamo cantando per te, questa bandiera che sventola ancora, il suo colore più bello che c'è, nel borgo c'è una passione, questa passione la dedico a te, e nelle strade nessuno cammina. Ja, interessant das Ja.
Mēs tagad ejam un liekas, ka te ir ritīgie lauki. Ka te kadreiz daudz dzīvojuši cilvēki, visi nomiruši, izmiruši, kas ir palikuši tie staigā, arī mēs tagad staigā. Zum Feiern der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Berlīnas Olimpiskā centra VIP-toaletes. Tā tīri zolīdi, ne? Viss kopts flīzēs ir, jā. Aha, un viss spoguļos ir. Danke. Kas te ir? Viens vīrs, valsts, trešais, tajā, ka nav ne. Katrs var vietas nepār. Vienīgais Liepāja, viņš mums ir piesēžams. Kur bāņu, un es bāņu. Kur viss kaut kas te ir. Des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes mit der Wirkung vom 3. Oktober 1990. Im September 1990 Labrīt. Labrīt, Berlīnē. O, kas pa balsu uzreiz. Tagad mēs iesim uz to hip-hop autobusu. Es nezinu, kā viņš sauc. Hipster. Nu, hipster autobusu. Kaut dipdap, jā. Dipdap. Tad mēs kaut kur dipdaposim. Jā. Ko lietas būs? Thank you.
pavadīt liepājniekus uz lidojas atpakaļ uz Latviju. Aizgājējs. Nu ko? Nu ko? Tā Berlīne. Adievs, man skaidrais prāts. Tas bijis Berlīne, tas paliks Berlīnē, tieši tā. Nu. Mēs ejam, mēs esam aizgājēji no Berlīnes. Beidzot. Jā, pareizi, viena tur ir. Märkte Spandau, Bayern, Schöneweide, Friedrichstraße. Es baudu Liepājas šarmu. Liepājas šarmu ar mūziku savā sētā sēž un beidzot baudu to, ko es nevarēju izbaudīt. Bet Berlīna man ļoti patika. Viss tu izdarījis tik perfekti, vienkārši, ka man nav kur piepiekt.